Liepājā jau 17. reizi notika nozares konferences Mazāk atkritumu, vairāk nākotnes. Konferenci organizēja Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA Liepājas RAS sadarbībā ar Latvijas aprits saimniecības uzņēmumu asociāciju un biedrību Dzīvo zaļāk. Konferencē pulcējās Latvijas, Bulgārijas, Lietuvas un Somijas atkritumu apsaimniekošanas nozares profesionāļi, politikas veidotāji un eksperti, kur apsprieda sabiedrības izglītošanu un iesaisti, nozares mērķus, kā arī normatīvos regulējumus. Vērtē arī aprits ekonomikas virzību un iespējas atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Jau mēs 17. reizi šādu organizējam, kur satiekās gan iedzīvotāju pārstāvi, gan pašvaldības, gan operatori, gan dienesti, gan poligonu apsaimniekotāji, reģionālie centri, uzraudzības iestādes, ministrijas. Visi, kas ir atbildīgi par to, lai iedzīvotājiem būtu kvalitatīvs un ekonomiski pamatots pakalpojums. Šī konference Mazāk atkritumu, vairāk nākotnes ir atšķirīga varbūt ar to, ka mēs jau pavisam konkrēti skatāmies uz tiem mērķiem, kur mums jāsasniedz tuvākajā nākotnē. Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķus, kas nosaka, ka līdz 2035. gadam ir jāapglabā ne vairāk kā 10% atkritumu. Ir iecerēts atšķirot un atgriezt apritē vismaz 65% no visiem atkritumiem. Konferencē nozares speciālistu starpā šie mērķi tika pārunāti, lai iedzīvotājiem būtu gan kvalitatīvāks pakalpojums, gan patīkamāka apkārtējā vide. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irba stāsta, ka konference ir aktuāla. Īpaši šogad, kad aprites ekonomika kļūst par vienu no ievērojamākajiem soļiem Latvijā atkrituma apsaimniekošanā un noglabāšanā. Irba atzīst, ka Eiropas Savienības mērķis, kas jāizpild līdz 2035. gadam, nav vairs tālu aiz kalniem. Mums ir palikuši nedaudz mazāk jau kā 10 gadi, līdz ar to aprites ekonomikā ar to, ka tas faktiski samazina jebkurā gadījumā noglabājumu atkritumu daudzumu, ir ārkārtīgi nozīmīga. Un reizē tā ir, protams, papildu investīcijas un attīstība citās nozarēs, kurās savukārt resursi, kas līdz šim bija atkritumi, jau nonāk kā izēviela, lai radītu jaunus produktus. SIA Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakuls stāsta, ka konferencē tika arī aktualizēta atkritumu šķirošana, izmantojot piktogrammas, kuras iecerētas līmēt uz konteineriem, lai iedzīvotājiem atkritumu šķirošana kļūtu vieglāka un saprotamāka. Tām nebūs nekāda valoda, ne latviešu, ne angļu valoda. Tie būs zīmējumi, kur ir saprotams, bet teikt pat pirmās klases skolniekam. Ja tā ir pudele, tad stikla pudele, plasmasa vai kartons. Un es domāju, ka 99% iedzīvotāji atpazīs šīs piktogrammas un līdz ar to, kas liekam šajā konteinerā. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs atzīst, ka ir dažādi atbalsta instrumenti, kas palīdz veicināt atkritumu apsaimniekošanu, otrreizējo pārstrādi, izmantošanu, dalīto atkritumu savākšanu. Irbelējuši, ka dalītā atkrituma sistēma labi strādā Latvijā. Nākotnē iespējams gaidāmi tekstilu izstrādes šķirošanas konteineri, kā arī iespējams tiek plānot depozīta sistēma elektroniskām šmēķēšanas ierīcēm. Konferenci atbalstīja Liepājas valstspilsēta, SIA Geitliņa Eko, SIA Eko Baltija Vide, AS Klienāri grupa, kā arī citu uzņēmumu un organizācijas.